Trauksmi par iespējamām nelikumībām šajā iepirkuma konkursā 2023. gada sākumā cēla toreizējā aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, drīz pēc stāšanās šajā amatā. Iepirkuma komisija nenodrošināja vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem konkursa dalībniekiem. Kopš šī paziņojuma pagājuši gandrīz 2 gadi, aizsardzības ministri atkal nomainījušies, tikmēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izmeklēšanā izvērtējis šo iepirkuma procedūru, bet nav atradis tajā koruptīvus noziedzīgus nodarījumus. Turklāt iepirkuma līguma summa nav bijusi izmaksāta un valstī nav nodarīti finansiāli zaudējumi. Tādēļ 18. decembrī KNAB nolēma kriminālu procesu izbeigt. Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi uzrādot vien disciplinārus pārkāpumus. KNAB ieskatā šie pārkāpumi varētu būt saistīti ar iepirkuma komisijas pieredzes trūkumu, tāda apjomīga un komplicēta iepirkuma īstenošanā, kā arī aizsardzības ministrijas nepilnīgu uzraudzību. Par šiem pārkāpumiem aizsardzības ministrija jau disciplināri sodījusi 7 personas, no kurām 6 pārsūdzēja sodu. 2 personas tika atbrīvotas no amata, bet arī šos sodus tiesa lēma atcelt, tādēļ abi atstādinātie atjaunoti dienestā. Savukārt iepirkuma uzraudzības biroja šajā lietā saucas pie administratīvās atbildības 6 personas, piemērojot katrai 300 eiro naudas sodu. Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kura laikā tika rīkot šis iepirkums, sacelto skandālu un tam sekojušo izmeklēšanu uzskata par politisku izreikināšanos. Manuprāt, šis ir likumsakarīgs iznākums šai izmeklēšanai. Es arī gribētu pateikt, ka tiem, kuriem bija politiski motīvi kaut kādā mērā iedzīvoties uz šīs izmeklēšanas rēķina, tas, lai paliek uz viņas sirdsapziņas. Tad jūsuprāt, šī lieta bija politiski motivēta? Jā, tā es domāju. 2 no iepirkumā iesaistītajiem cilvēkiem izmeklēšanas laikā miruši. Otrdien, tikai 1 dienu pirms krimināla procesa izbeigšanas, aizsaulē devās kādreizējais Pabrika padomnieks Aivars Tiesnesis, savukārt iepriekš dzīvi pašnāvībā beidza konkursā uzvarējušā uzņēmuma Zītari LZ izpilddirektors Juris Zeltiņš. Tā kā šis konkurss tika anulēts, Nacionālajie bruņotie spēki šobrīd noslēguši līgumus ar citiem piegādātājiem par pārtikas apgādi miera laikā. Ģerts Zvirbulis, Olas Perševits, Latvijas televīzija.